klausītāji, futbola sezona nu pat ir noslēgusies, līdz ar to mans šodienas viesis ir Alvis Dubovs no Valmieras futbola klubs. Sveiks, Alvi! Labvakar! Dažas dienas atpakaļ izcīnīt atkal 3. vietu pirmajā līgā, jau 2. gadu pēc kārtas. Kādas emocijas un kā tās atšķīrās ar iepriekšējā gadu? Nu, protams, kad ir liels prieks un, protams, sākumā gribēju pateikt lielu paldies visiem atbalstītājiem, līdzjutējiem, visiem radiniekiem, draugiem un tā tālāk, kas nāca līdz sezonas beigām un atbalstīja mūs. Tas mums tiešām ļoti palīdzēja. Otrām kārtām, protams, kā jau mēs visi arī izsecinājām pēc pēdējās spēles, kad izcīnīt vienreiz, tas ir ok, tas ir grūti, bet noturēt kaut kādu tādu sasniegumu ir vēl grūtāk. Līdz ar to vēl gandarījums vēl stipri lielāks šogad un varbūt nedaudz skepsis ir par to, kad nepacīnījāmies par tām virslīgas vietām, bet nu, tam vēl viss priekšā ir. Kādā ziņā liels gandarījums, protams. Bet var teikt, ka šī sezona bija grūtāka komandai nekā iepriekšējā? Es domāju, ka jā, jo šogad arī līmenis bija augstāks, viennozīmīgi. Šogad jau par pirmo trīnieku jau cīnījās jau 6-7 komandas un konkurence bija ļoti augsta. Jā, es domāju, ka šogad bija vēl grūtāk izcīnīt. Tajā pašā laikā nespēlēja dublieri pirmajā līgā. Un bija arī daudz šīs spēles ar ļoti lieliem rezultātu pārsvariem pret Leisgales komandām. Īstenībā tas, kad nespēlēja dublēru komandas, tas pat varbūt savā ziņā palīdzēja tai pirmās līgas kvalitātei pat izaugt īstenībā, jo, kad spēlēja ar dublēru komandām, tad parasti tur nezināja, kas tur var nākt pretī, pēkšņi izlikt virslīgas sastāvu tur pusi, un tad rezultāts ir vienkārši varbūt graujošs, un tu zaudē punktus varbūt ļoti svarīgās spēlēs. Te jau tu zini aptuveni kādi pretinieki, uz ko tu vari reķināties un cīnīties katru spēli. Tie lielie rezultāti, nu, jā, kaut kādās atsevišķās kārtās varbūt nedaudz pārsteidz, bet tas arī no vairākiem faktoriem atkarīgs bija, vai tā ir mājas spēle vai izbraukuma spēle. Arī tāpatās, protams, pirmajā līgā arī bieži vien arī ar disciplīnu ir problēmas daudzām komandām. Arī ieskaitot mūsu, ka, teiksim, ir kaut kādi brīdinājumi un jāizlaiž labiem un svarīgiem spēlētājiem spēles, un tas var arī kaut kādu likteni izšķirt. Kā pamainījās jūsu komandas sastāvs no pagājušās sezonas? It kā tas kodols daudz maz bija tas pats, bet bija arī atsevišķi spēlētāji svarīgi, kas tomēr pamainījās. Principā kodols pa lielam palika tieši tas pats, izņemot to, kad jau pirms sezonas mūs pameta mans partners uzbrukumā Werners. Bet es katrā ziņā nepacietību gaidīju savu nākamo partneri, ar kur jau es esmu kopš bērnības izaudzis kopā Niku Savainieku, kurš, principā mums ļoti palīdzēja šogad izcīnīt to bronzas medaļu. Bez viņas, es domāju, ka būtu ļoti grūti. Viņš arī iedvesmoja arī kaujinieciski iet laukumā un cīnīties par katru centimetru, un tas tiešām palīdzēja mums. Jā, to noteikti nevarējām arī mēs nepamanīt. Viņš arī daudz vārdus guva. Kāda viņam šī situācija, kāpēc viņš nebija iepriekšējā komanda un pievienojās tikai jau sezonas gaitā? Tie viņam bija dzīves apstākļi. Viņš bija pārcēlies uz vairākiem gadiem dzīvot un strādāt un arī spēlēt futbolu Anglijā. Un tagad, teiksim, bija nolēms atgriezties savā dzimtajā pilsētā, nobāzēties šeit. Un tas priekš mums komandas bija tikai liels pluss. Teica, ka jau no bērnības bijis draugs un maiņas partners. Jums arī sanāca ļoti sīva šī savstarpējā sacensība. Abi guva 23 vārdus. It kā oficiālā statistika īsti nebija pieejama tāda apkopot. Vismaz man neizdevās atrast Futbola federācijas mājaslapā, bet tā mēs skatījām abiem pa 23 vārtiem. Tā arī paši mačojāties savā starpā? Īstenībā tā nebija izvirzīta, kad savā starpā jāmačojās, bet es uzskatu, ka tā bija ļoti veselīga konkurence un tas tikai dzina, man liekas, uz priekšu gan viņu, gan man, kad jāiet un jācīnās un jādara savus darbus. Gal galā mēs esam uzbrucēji un tas ir mūsu galvenais darbs spēlē, vienkārši iesist un komandai nest uzvars. Bet tā, kad speciāli tas bija uzstādīts, nē. Ja ir iespēja, teiksim, Nikiņam iesist, man nekad nebūs žēl, lai viņš šķiet galvenais, lai komandai labums un 3 punkti. 23 vārti pirmajā līgā, tas ir daudz, maz? Ja parēķina to, kad šogad nācās atkal kārtējo reizi
izlaist vairākas spēles sakarā ar traumām un arī beigās saistībā ar darbu, tad es uzskatu, ka mans šī gada rezultāts ir ok. Bet, es, protams, esmu paškritisks un es uzskatu, ka es varēju vismaz vēl kāds 15 golus pievienot savam kontam, bet, kā ir, tā ir, laikam meistarības pietrūka vai kā. Bet, ja tā parēķina, es šogad nospēlēju 22 spēles un iesit 23 vārdus, tas nozīmē, ka vismaz vidēji vienā spēlē viens gols, es uzskatu, kad ir ok. Jo tā ņem, tad rādītājs īstenībā ļoti labs. Šī cīņa par 3. vietu, principā, iezīmējās jau kādas 6 kārtas pirms beigām. Tie 2 pretinieki jau bija Rēzekne un Gulbene, bija jau krietni vairāk atrāvusies. Paraksturā šo cīņu, jums Liepāja un Rīgas futbola skola tur ļoti ilgi min, tur punkts punktā, tur uz pēdām, un principā jums vajadzēja katru spēli uzvarēt. Kā jums šīs 6 pēdējās kārtas gāja? Īstenībā ļoti psiholoģiski ļoti grūti bija saņemties pēc zaudējuma pret Rīgas futbola skolu. Vienā mirklī likās jau, kad viss jau cerības ir zaudētas, tad futbola skola atrāvās jau pa 5 vai 6 punktiem, Liepāja pa 4 punktiem. Svarīgu spēli bijām zaudējuši un likās, ka viss cauri. Bet tad nāca spēle pret Liepāju, kuru mēs vienkārši fantastiski uzvarējām, 7-2. Parādījām viņiem, ka mēs tomēr neatdosim neko. Un tas bija tas emocionālais pacēlums, un līdz ar to visas pēdējās kārtas mēs arī punktus nezaudējām. Kā sākām no tās spēles, tā arī. Izņemot Gulbeni, jā. Manuprāt, jums arī bija ļoti svarīga spēle šī pret Rēzekni, jo viņi, man liekas, līdz tam virslīgā nebija neviena zaudējuma zaudējis, un jūsu uzvaru 1-0 bija pirmais zaudējums viņam. Jā, pirmajā līgā viņi nebija zaudējuši, un tas bija, 24 kārtās nereiz nebija zaudējuši, tā kā tas bija, vispār tāda savā ziņā sensācija pirmajā līgā. Bet mēs uz to gājām, mēs gatavojāmies un mēs sapratām, ka mēs nedrīkstam zaudēt. Kā minimums vismaz punkti jāatņem, cik daudz, tas atkarīgs no spēles, bet uz to mēs gājām un to arī sasniedzām un viss izdevās. 9 punkti pietrūka līdz 2. vietai, vai var tā pastītos apakaļ pateikt, kur šie punkti palika? Jā, pirmais uzreiz, kas nāk prātā, ir mačs pret Olaini, kur mēs izbraukumā zaudējām, tur bija viennozīmīgi jāvinē, paši neizmantojām momentus, un es personīgi vairākas neizmantoju, varu uzņemties sev atbildību. Tad uzreiz nāk prātā arī tā pati futbola skola, ko es pats īstenībā pat nespēlēju, bet cik no šādiem varēja saprast, tad tur būtu arī atkal kārtējo reizi iestuši savus golus, tad būtu spēle citā gaisotnē. Tad arī pret to pašu Gulbeni, protams, ka varējām punktus ņemt. Un vēl sāpīgs zaudējums bija 1. aprīlī, viena no pirmajām spēlēm pret Rīgas United. Tur zaudējām arī pilnīgi nepamatoti. Tur arī tie punktiņi tikko saskrēja. Savus 10 punktus mēs varējām saskaitīt. Tā kā, jā. Par šo pašu Rēzekni, kur palika 2. vietā, viņi tagad dodās uz pārspēlēm. Pirmā spēle jau pret Metu ir aizvadīta. Seko līdz šīm pārspēlēm? Jā, es dzirdēju, kad bija zaudējuši, jā. Kā tavuprāt, kurai komandai nākamgad vajadzētu spēlēt virslīgā? Es domāju, ja Meta izskatīs no virslīgas, tā būs priekš viņiem pašiem ļoti, ļoti, ļoti liela traģēdijas uzskat, jo kāda viņiem bāze un kas viņiem aug apakšā, tur viņi nedrīkst izkrist no virslīgas. Es uzskatu, ka viņiem tur ir jābūt, bet kas viņiem tur tālāk būs nākamgad un kādu mērķi un tā tālāk, to ir grūti pateikt, bet es uzskatu, ka viņi nedrīkst izkrist. Kaut gan Rēzekne varbūt arī būtu pelnījis varbūt spēlēt virslīgā. Savu skolu tur tradīcijas tomēr nav tā, ka viņi nav spēlējuši pret savu. Bet es uzskatu, ka šajā gadījumā tad varbūt tās viņiem varētu iedot kaut kādu wildcardu, piemēram, par spēlēšanu virslīgā, bet es uzskatu, ka Meta nedrīkst izkrist no virslīgas. Esam pieskārušies jau virslīgai. Pats es sekoju sezonas laikā virslīgai notikumiem līdzi. Jā, es sekoju, un ja godīgi, es jau sezonas gaitā, ja neskaita sezonas izskaņu, es biju ļoti patīkami pārsteigts par Skonto spēli un Jelgavas spēli. Es izbaudīju šo 2 komandu spēli. Arī, teiksim, Sports centrs, kad pārraidīja kādas tiešraides, tad es skatījos tikai šo 2 komandu spēles, jo man patīk, kā viņi spēlē. Ļoti labu futbolu parādīja. Pārējās komandas tā īpaši ar neko neuzrunāja. Bet tā jāsekoja līdzi un īstenībā, ja godīgi gribējās, lai tas Skonto vinē.
neskatoties to, kas viņiem tur apakšā notiek, futbolu viņi labi rādīja un bija pelnījuši varbūt. Jo pagājušajā gadā jau viņi sāpīgi zaudēja zeltu, šogad tieši tāpatās īstenībā. Daudz sporta līdzekļu saka, pastiprināti šogad sekojuši līdz virslīgai, arī tā skatā es tādēļ, ka dažādi notikumi, kas ārpus futbola, bet tu droši vien, ka vairāk skaties tieši uz notikumiem laukumā, ne tik daudz kā ārpus. Jā, noteikti, jo tas, kas notika ārpus laukuma, tas man kārtējo reizi nepārsteidz, jo tur visu laiku darbojās principā stabili divas komandas, par kurām vispār šaubu nekāda nav, kad kaut kas tam līdzīgs varētu būt, tā kā man tas nepārsteidz galīgi. Jā, tagad nedaudz tā kā atkāpīt un tā nedaudz varbūt atjot nost no realitātes. Es esmu tā kā paņēmis virslīgas nobeigumu tabulu. Un situācija varētu izveidoties tāda, Jūrmalā jāatstāja virslīga, jo viņi pēdējā met iet uz pārspēlēm. Un tad ir šīs divas komandas Konto un Daugavpils Daugavs, kuram jau it kā jau uz šo sezonu principā nedeva pielaid, bet tā kā apelācijas komisija atļāva viņiem spēlēt. Un, ja teiksim, arī šīs komandas šobrīd ir šaubīgas, Konto ir apturēta saimnieciskā darbība, Daugavpilī ar šiem sarunātajām spēlēm, un teorētiski atbrīvojas 3 vietas. Un, sanāk, ja paliek pie 10 komandām, ir iespēja varbūt Valmierai tikt, vai Valmiera būtu gatava šādam pavērsienam? Tas varētu būt interesants pavērsiens. Katrā ziņā, es domāju, notiktu ļoti liela apsprieda par to, un katrā ziņā vismaz no komandas puses, es domāju, ka mēs būtu gatavi sākt spēlēt, bet es uzskatu, ka ar esošiem resursiem vēl būtu nedaudz par maz, jo lai cīnītos virslīgā vismaz par neizkrišanu, tad vismaz 4-5 kvalitatīvus spēlētājus mums viennozīmīgi vajadzētu. Pats būtu gatavs spēlēt, gribētu spēlēt virslīgā? Ja godīgi atklāšu, ka tas ir mans, kā saka, sapnis, ko es visu gadu spēlējot Valmierā vienmēr esmu ticējis un cerējis, ka kādreiz varbūt pienāks tā diena. Kādam būtu jābūt tiem tu nosauc jābūt ir šiem te vēl kādiem 4-5 meistarīgiem spēlētājiem. Cik, tavuprāt, ir no esošā sastāvu džeki gatavi virslīgas līmenim? Es domāju, ka savus 70% no komandas varētu būt gatavi spēlēt un vismaz cīnīties par vietu sastāvā un izrādīt konkurenci un tā tālāk. 70%, es domāju, viennozīmīgi ir gatavi jau. Par tiem atlikušiem 30% tur ir tikai laika jautājums. Ja pašiem galvā viss būs kārtībā, ja nostādīs savu mērķi spēlēt virslīgā, kas ir Latvijā augstākais futbols, tad viss notiksies. Principā situācija ir tāda, jūs tā kā nesat izcīnījuši to vietu, bet ja tiešām notiek tā, ka šīs komandas izkrīt un tā kā ir piedāvājums no virslīgas klubu vadību būt gatavi, jo tomēr atšķirās arī stipri visādi finansiālajā nosacījumi, dažādas tur jaunatnes sistēma, dažādas daudz organizatoriskas lietas, kas prasa liels resursus. Klubu vadību būt tam gatavi arī tādā ziņā. Es domāju, jaunatnes sistēma mums viss kārtībā, tur viss notiekās un cik mēs kā komanda, kā spēlētāji zinām, tad vadība būtu gatava, jo šogad jau bija izvirzīts mērķis cīnīties par virslīgu. Tā kā, ja mums rastos tāda iespēja, es domāju, ka vismaz cik mēs daudz zinām, tad viss notiktos. Pēc sezonas sapulcīt ir bijuši tur ar treneriem, ar vadību, tur tāds kā atskats uz pagājušo sezonu pa nākotnes plāniem? Būs vēl tikai. Es sapratu, ka novembra beigās būs līdzīgi kā laikam pagājušajā gadu apbalvošana un kopīga sanākšana un atskats un viss pozitīvais un varbūt arī kaut kādas lietas, ko vajadzētu uzlabot, viss tiks izrunāts. Skatītāji principā redz šīs spēles, kā jūs ejat uz spēlēm, bet, protams, liels darbs arī ikdienā ir treniņi un pastāst, kā jums ir treniņi un kā jums tas norit? Īstenībā no treniņa procesa es nebaidīšos teikt, ka mums varētu būt viens no labākajiem un kvalitatīvākajiem treniņu procesiem pirmajā līgā, jo treniņi notiek principā katru dienu. Arī pēc paša vēlēšanās var nākt un individuāli trenēties un reizēm, kas pieklibo, ir apmeklējums. Un tas reizēm traucē varbūt tās to treniņu procesu līdz galam kvalitatīvi novadīt, lai tur, teiksim, visi vingrinājumi būtu kvalitatīvi izpildām un tā tālāk, bet tā no treneru puses
nevar teikt neviens sliktu vārdu. Visu treniņu procesu ļoti labi tiek kārtots un pakārtots. Vairāk tieši, varētu piekrist par apmeklējumu. Reizēm ir kaut kāda vasaras, kaut kāds periods, kad skolnieki varbūt tās tur kaut kur savos darbos vai varbūt tās grib attiet no skolas un tad brauc atpūsties un izvēlās prioritāti, teiksim, citu nekā treniņus. Bet, tur neko mēs nevaram izdarīt, jo mēs šobrīd neesam profesionāla komanda un nevienu piespiest nevar. Tas ir skaidrs. Kā ir gatavošanās uz kaut kādām konkrētām spēlēm? Saprot, labi, varbūt pret Salaspils vai Pļaviņiem jums tur nav ļoti jāgatavās, bet, teiksim, jums tur nāk tāpat tur Liepai vai Reizekne, jūs pētat to pretinieku komandu, to, kā viņi spēlē, spēlētājus un kaut kādas taktiskās lietas, kā pret katru komandu spēlēt? Nu, to vairāk treneris dara. Treneris vairāk papēta, tāpat trenerim ir gan kontakti, gan teiksim, pieredze un tā tālāk Latvijas futbola līmenī, un viņš ātri un operatīvi var uzzināt, teiksim, kaut kādas svarīgas informācijas par komandām un par teiksim, kaut kādām izmaiņām. Varbūt kāds komandai, teiksim, jauns spēlētājs ir piesaistīts un kam vajadzētu pievērst uzmanību, un tāpat arī viņš bieži vien arī uzzina, teiksim, kā pretinieki ir iepriekšējās kārtas tur nospēlējuši, kādi tur plusi, kādi mīnus, uz ko vajadzētu akcentēties. Treneris ar to strādā, un mēs pa lielam mums nekas nemainās. Mēs katru nedēļu... Taktika jums atšķirās, teiksim, tur pret Reizekni vai pret Tukumu, ka jūs teicat? Jā, treneris izlēma, teiksim, par sastāvu. Pozitīvi tas jau šogad, tas sevišķi pozitīvi bija, kad vairākās pozīcijās jau treneris varēja tiešām jau izvēlēties, ko likt, un ja, teiksim, izvēlētais cilvēks varbūt neparāda to labāko sniegumu, tad vienkārši iznāk laukumā pretī, kā līdzvērtīgs nākamais spēlētājs, un teiksim, tā spēle varbūt bieži vien pastiprinās vai pat uzlabojās. Jā, tā kā viss kārtībā. Kā jums sanāk ikdienā, daudz arī strādāja ikdienā, kā tas, teiksim, mums vairāk tā kā, principā, tā kā hobijs ir tas sporta veids, kā to darbu sanāk savienot vai citām mācībām? Nu, principā, es no savas puses varu pateikt, ka es vienmēr cenšos apmeklēt treniņus. Kaut vai, ja es jūtu reizēm darbā, kad nepaspējuši, tad es kaut vai nokavēju to treniņu vai padarbojos individuāli, bet es uz to treniņu ierodos. Un to es arī ieteiktu visiem jaunajiem arī, kad, pa lielam nav atrodams neviens attaisnojums, lai neierastos uz treniņu, jo ja tev ir kaut kāds darīšanas, tu vari nokavēt to treniņu, bet ierodies un parāda attieksmi un viss ir kārtībā. Kā ar jauno maiņu tagad tuvākos, nezinu, 2-3 gadus jūt, redz, kas varētu pastiprināt un pievienoties lielai komandai? Jā, šogad jau vairāk jaunie spēlētāji jau sev pieteica un ienāca jau sastāvā un pierādīja sev un viss notikās. Jo, ja jau nebūs jaunie spēlētāji, tad jau mums nav kur tiekties, un gribētos, lai viņi vēl vairāk nāk klātīm, un lai ir drošāk, un galvenais, lai sakārto savā galvā domāšanu, kādēļ viņi nāk un kā labā viņi grib spēlēt. Jo, teiksim, pats galvenais ir spēlēt komandas interesēs un cīnīties par katru centimetru laukumā, un tad arī būs rezultāts. Nu, un pašās beigās, kas būtu kaut kāds mirklis vai spēle vai kāda epizode, ko tu no šīs sezonas gribētu izcelt, kas bija tāds, kas sagādājas varbūt lielākās emocijas? Laikam, pašas labākās emocijas es, diemžēl, saistībā ar darbu neizjūtu. Tā bija pēdējā spēle, kad Džeki vinnēja un reāli, patiešām reāli sajūta to medaļas garšu. Es pavadīju viņus ar domām. Bija gaisā, lidmašīnā, bet, ja tā padomā, tad, nezinu, varbūt tā pati Reizeknes spēle, kad izdevās iesist tos vārdus, labi, kādi viņi bija, tādi viņi bija, bet viņi bija svarīgi un bija īstajā vietā un izdevās, un tie bija ļoti svarīgi 3 punkti un savā ziņā sensācija pirmajā līgā, un tas tā ļoti spilgti palicis atmiņā, patīkam bija arī iepriecināt līdzjutējs, ka viņi nāca un nelikām vilties viņiem. Arī mums, principā, bija liels prieks sakot, sevišķi sezonas beigās futbolistu gaitām, mēs to aktīvi darījām, un arī paldies gan tev, ka tu atnāci ar saviem gan arī futbolistiem par šo sezonu. Ceru, ka bija interesanta saruna un par šo padalījās Alvis par aizvadīto sezonu, lai gan vietu nesat virslīgā vēl izcīnījuši, bet,
teorētiski iespējas arī pastāv, kā jau mēs tā apspriedām, tā, ka, nu, ja ne nākamgad virslīgā, tad varbūt tās tad vēl pēc gada novēl, lai izdodas tur nokļūt. Jā, paldies, un paldies arī jums, kad nākat, kad novērtējat, kad atbalstat mūs, kad popularizējat mūs, un tā tikai uz priekšu. Paldies jums arī.